Latvijas kausa izcīņa telpu futbolā. Fināls starp divām lieliskām komandām, starp Nikars un Raba vienībām. Spēles administrators Ilza Proknere, Liepāja. Un redziet, ne tik bieži mēs redzam telpu futbolā bīstams sitiens ar galvu, nu tad šis bija tas moments, kad to jūs varējāt vērot. Jevgeņijs Kločko bija uzbrukums Smailē un tiešām arī Rabas vienībā redzam. Un lūdzu, dāmas un kungi, 11. numurs Igors Avaņēsaus. Nu, Nikars divās spēlēs diezgan pārliecinoši pārspēja Monarhs vienību. Redzam arī vārdsargam jārāda savu meistarību šī epizodē. Tātad Monarhs tika pārspēta rezultāti 4-1 un 8-2. Tātad sērijā 2-0. Tad pusfināla cīņās, starp citu, Nikars ar Rabu arī tieks Latvijas čempionāta ietvaros. O, kas pa vārtiem! Kas pa spēcīgu raidījumu un zem vārta pārlikņa. Trešais numurs un tiešām fantastisks sitiens. 8. minūtē Andrejs Aleksejevs. Jā, neizdodas, teiksim tā, ar ātriem pretuzbrukumiem. Un šeit. Arķoms Koļesņikovs. Sabīrovs ievad bumbu spēlē. Atbild ar laipnību, ar kļūdu. Un 2-0. Un tomēr izmanto šo kļūdu Nikars vienība. Un atkal trešais numurs Andrejs Aleksejevs 15. minūtē. Gūst jau mums otros vārdus. Un, protams, telpu futbolā 4 minūtes ir diezgan liels laiks. Un 3-0. Pirmās trešdaļas 16. minūte. Un rezultāts jau pavisam nepatīkams. Šķiet, ka Pereira gūst vārtus. Tūlīt paklausīsimies ar informatoru. Laba kombinācija. Ļoti skaista kombinācija. Un lūk, šis minūtes pārtraukums. Un tiešām šis lēmums nomainīt vārdsargu deva augļus un rezultāts kļūst mainieku vienība. Izlaist pat krāsaini bukletiņi. Vārti! Un laikam sadusmoja tiesnesis Pereiras kungu, jeb Jauns kungu. Un pēc tam, kad Pereira saņēma brīdinājumu, viņš arī guva 4. vārtus. Tālu piespēle Kločko. Kā pēdējais aizsargs, viņš redzam pēdējos uzbrukums pārsvarā spēlē. Būs spēcīgs sitiens, ne piespēle. Nu bija. Nu, lai būtu spēlē intriga, vajadzētu tuvākajās 2 minūtēs. Vārtī! Kļūdās vārdsargs. Nu, kā es piesaucu, tā laikam Rabas vienība saklausīja mani. Sergejs Nagibins, arī viņš gūst jau otros vārds šajā spēlē. 12. minūtē. Jerofejevs kļūdās un varēja sodīt Nikars vienību. Nepaspēja Jerofejevs atgriezties vārtos un Latvijas kausu. Kaut kur jau viņš noteikti ir noslēpts. Nu, un tomēr vārti. Deviņdesmit numurs Oskars Ikstens 16. minūtē gūst 5. vārtus. Simao Asunsao. Tāds kārtīgs dienvidnieku. Ļoti skaista epizode. Cenšas, protams, Raba presingot, kas cits viņiem atliek. Jādomā ar aizsardzību un
6. vārti. Tieši tā. Ļoti skaisti izspēlēt kombināciju pār visam laukumam. Un 11. numurs Igors Avanesovs gūst 6. vārtus. Otrā puslaika 19. minūtē. Spēcīgs raidījums, vārti. Nagibins. Nu, arī šo es piesaucu. Hat-trick, tātad hat-trick mēs ieraudzījām. Vārti! Es piesaucu vienus vārdus, tomēr mēs ieraudzījām divus. 7-3. 7-3, kad līdz spēles beigām palikuši 31 sekunde. 2,8 sekundes, nu, jāsit pa vārtiem. Nu, līdz ar šo epizodi noslēgusies ir Latvijas kausa izcīņa telpu futbolā. Fināls noslēdzies un uzvarētājs ir futbola klubs Nikars. 7-3 fināla spēles rezultāts.